Fotogrāfu Jāni Vecbrāli sastopam viņa ģimenes uzņēmuma fotostudijā Liepājas centrā, kur tobrīd notiek kaķu fotosesija. Liepājas apkārtnē esošās Krievijas zilo kaķu šķirnes audzētavas Minči te ir bieži viesi, jo Jānis ir viens no nedaudzajiem profesionālajiem kaķu fotogrāfiem Latvijā. Vakar pat bija viens klients, kuru atsūtīja mums Edgars Pokevičs. Viņam tas arī zināms cilvēks Liepājas reģionā. Viņi bija uzrunājis, Edgar, sabildē man kaķi, man vajag foršu bildi. Šeit liecies, tu mierā, viņš teica, jebko es to sabildēšu, bet tikai ne kaķis. Viņš teica, tos vod pie Jāņa. Tad tev tāds kaķu fotogrāfa imičs jau, ja? Jā, un es par to nemaz īpaši nekautrējos, jo cik fotogrāfi Latvijā meitenes fotografē? Veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi vai ļoti veiksmīgi? Viss gandrīz, ja, kam ir fotoaparāts. Kaķu fotogrāfi patiesībā mēs esam 4 tikai. Tā, kas tā vairāk un mazāk ļoti aktīvi un vairāk un mazāk profesionāli. Un kaķi nofotografēt ir grūtāk nekā meiteni? Jā. Meitene, tu pateiksi, apstājies, pasmaidi, rāda zobiņas, nerāda zobiņas, attais acis, saistais acis, pagriezies, parāda man dibeni, parāda man pletes, parāda man to, parāda man šito, vai šito nerādi. Un stāvi, tūlīt es piegriezīšu gaismu, paskatīšos, lai tev krīt ēna, lai tev dubult zobs nav redzams. Ja? Kaķim tu nepateiksi to. Kaķis tev ir jāķer. Tu pats lasīsi vai Marija pēc tam brauks lasīt? Nav. Asta kūkumā sametusies, nav smuki. Nav. Šis sakums tāds izbījies kaut kā. Asti parādiet mums. Pagriez sāni ir bišķi. Brīžam te ir tā, kad atbrauc, ir laikam lielākais bija 14 vai 16 kaķi vienreiz bija atbraukuši, un tad viena būra bija parāvuši, mazie bija vaļā, te tā kā tā tarakāni te pa to studiju skraidīja. Mēs te bildējam un pēc tam skraidīja pa stūriem ķēri, kur ir skaiti, vai visi vai nav visi. Un viņi ir, man arī prasa, ko var bildēt? Visi viņi vienādi. Tas ir tā kā mums latviešiem vai eiropiešiem, ka rādas, ka visi nēģeri ir vienādi, visi ķīnieši ir vienādi vai visi japāņi ir vienādi. Nav. Viņi tik šausmīgi atšķirīgi. Mūsu šī brīža aktīvi depresīvajā dzīves situācijā vai prātīgi superīgs antidepresants tas ir. Tas ir tāds. Kāds jau var uzņemt to negatīvo enerģiju, un viņš izdzīvo tikai tāpēc, ka viņš to enerģiju var arī nomest pēc tam. Te jau patiesībā ir tā, tos kaķis sabildē. Mēs ar Jāni pēc tam sēžam, šī gadienā ar Jāni, ir arī ar citiem cilvēkiem. Sēžam, dzeram tē, pļāpājam par dzīvi, par meitenēm, par tehniku, par visu, ko mēs pļāpājam. Tikmēr kādu stundu apmēram paiet, kamēr Jāņa kundze atkal atlas tās īstās bildes, kuras tad viņai vajag, jā. Tie kaķi jau arī tad ir brīžam ir tā, ka kādu palaiž no tā būra ārā, tad viens var ielien Jānim padusēt, cits atkal man tur klēpī, tur apsēžās paņurrā, tur bišķi, tā kā, paši ierauga tagad smaida, viņš labas pozitīvas emocijas dod. Liedam man vienu smuko, papriecāties bišķi. Mazais ņurkulis. Kā lai tādu nemīļu, mikrofonu gan neēdi. Kas tā īpaši šķirni, kā viņš precīzi sadzīvē? Krievs zilais. Pazies, redzi? Padusē iekšā. Kaut kas tur tais padusēs laikam mums ir. Kaut kas viņiem tur patīk. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road?
Bērnībā Jānis sapņojas kļūt par tramvaju vadītāju, taču izmācījies par pavāru. Tomēr fotografēšana vienmēr gājusi viņam dzīvē līdzi, sākumā hobija, pēc tam jau profesionālā līmenī. 9 gadu vecumā es tētim staigāju pakaļ, tēt, es digri fotoaparātu, jo viņš man fotografēja tajā laikā. Un viņš man uzdāvināja fotoaparāts, bija tāds ļubīķeļi, platfilmu fotoaparāts. Tai pašā dienā es atceros, tēvs strādāja dārzā. Es filmiņu izfotografēju, cik tur 12 kadri bija. Tūlītās pat ar tēti attīstījām. Palielinātāji nebija. Nu, tad tiešā kontaktā lika filmiņu uz papīra virsū un ar lākturīt iegaismoja. Bļodiņā attīstīja, un tās man bija pirmās bildes, viņas man starp citu vēl ir saglabājušās. Kur tētis ir noliecies siltumnīcas, būvē kaut kādu tur ar plēju apvelk. Nu, interesanti ir. Nu, un tā palēnam. Tēvs strādāja gāzes kantorī saucamā. Tur, pateicoties ārotbiedrībai, tajā laikā tas bija baigi populāri. Bija iespēja uztaisīt ļoti lielu priekš tiem laikiem un labu fotolaboratoriju. Es atceros, ka toreiz bija tur tās šausmīgi lielās vannas bija, un tad bija kaut kādi 2 vai 3 lielie krokus stāvēja, un tas jau bija kruti tajā laikā. Un tad gāja bieži tēvam līdzi tur uz darbu. Tur ar tām bildēm pēros darbojos, viss pirksti bija. Šķiet, ka dzeltena laika viņi bija. Nu, viņi nebija tīri vismaz. Un tad 6. skolā bija skolotājs Dalbiņš. Viņš bija darbmācības skolotājs bija. Un arī bija augšā 3. stāvā pie akta zāles bija tāds mazs uķītis. Nu, tagad, cik es minos, viņš varētu būt kaut kādi ap 10 kvadrātmetri kaut kur. Un tur arī bija fotopulciņš, fotolaboratorija bija, un tad tur darbojos. Es zinu, kad skolā tad fotografēja, kā no onks nāca bildes, tirgoja toreiz pa 50 kapīķi gabalā. Es ar savējiem neiešu pa 50 tirgo, pa velti arī nevarēju dot, jo visi attīstītāji filmiņas un fiksāžas maksāja naudu, tad es priekš savējiem kaut kur man rādas pa 15 vai pa 20 kapīti taisīju bildes. Un tad bija tā, kad man bija, kā es smējos, kapītis meitenēm un bonbongām bija, un kapītis bija man attīstītājiem un filmiņām, un tad pašu startu man iedeva tētis, bet tālāk jau pēc tam jau es pats jau to it kā tā. Priekš saviem priekiem es rubināju tās naudiņas kopā. Risks jau ir, teiksim tā, tas fotogrāfa darbs kā tāds, viņš jau nav pelnošais darbs. Kas grib dabūt bagātību, tad labāk pa fotogrāfu nemaz neturēt. Ir pasaulē, varētu uz dažu roku pirkstiem varētu saskaitīt tos cilvēkus, tos fotogrāfus, kas ir to kļuvuši bagāti, bet tā jau ir. Es personīgi par to esmu bieži domājis, un es gribētu sev pieskaitīt pie tāda savu veidu amatniecība, nevis amatierisms, bet amatniecība ir, ja, kad ir tas brīdis, kad ir tā deša šķēle, varbūt ir biezāk, ir brīdis, kad tev tā deša šķēle uz maizi nav. Ko visvairāk vispār patīk fotografēt? Meitenes, kaķus, saulrietus, vispār kaut ko citu? Ir lietas, kuras uzskata par darbu, ja, tur ir tā, kad brīžam ir labāks noskaņojums, ir brīžam sliktāks noskaņojums, ja? Tas ir normāli. Bet ir tā, ka gribās vienkārši pabūt vienam pašam, paņemt fotoaparātu un kaut kur paklīst. Ja? Kad es ļoti priecīgs biju, tad man te pavasar, tagad bija iespējas uz Kuldīgu, bija pāris reizes, bija aizbraucis. Vienkārši es klīdu pa pilsētu bildē, tāpat brīžam gadās pilsētā arī kādreiz tepat pa Liepāju paklīst vai kaut kādreiz kādu pie jūras aiziet, kādu momentu paķert. Bieži ir tā, kad tu kaut kur dodies, un tas ir standarta situācija, kā visiem fotogrāfiem. Bija super kadrs, un man nebija kamera līdzi. Jo tas labākais kadrs ir tad, kad tev kamera nav līdzi. Tas jau vienmēr tas ir normāli. Vecbrāļa bildes redzams gan preses izdevumos, gan internetā un, protams, arī izstādēs, kas viņam ir kā dialogs ar skatītāju.
tas ir tāds savu veidu tāds pašapliecinājums. Tomēr, katram noteikti ir vajadzīgs, katram tas ir tā kā reāli, tā kā cilvēkam gribās, lai mīļais cilvēks tev pasaka, vai kāds man labs es un kaut vai reizi pusgadā pasaka, es tev mīlu, jā, tad arī tā ir tāda lietiņa, kad viņi var uztvērt dažādi, viņi var uztvērt kā pašapliecinājumu, viņi var uztvērt kā sevis popularizēšanu, viņi var uztvert arī kā savu veidu reklāmas materiālu. Viņi var uztvert arī tā, ka vienkārši man ir kaut kas radīts un es gribu parādīt. Varbūt jums arī kādam varbūt būs kaut kāds saistošs sajūts. Savā fotostudijā Jānis iedvesmu mēģinot panākt ar klientam atbilstošas mūzikas palīdzību, tomēr esot gadījumi, kad nekas nelīdz. Tad labāk ir nefotografēt. Ir bijis tā, kad tu jūti, kad klients nav gatavs, arī tā ir bijis. Visādi ir bijuši momenti, kad es pat sevi pieķēru pie domas, kad smarža pat iespaido uz to. Kad nav sieviete nav atnākusi ar veiksmīgu smaržu, sasmaržojusies. Pieņemsim, varbūt man ir alerģisks kaut kādas sajūtas, man tur galvas sāk sāpēt vai kas. Tad nav. Tad tu jūti, ka tu varbūt izdari to darbu tā, tāpēc, ka viņš ir jāizdara. Jo vienkārši tu tīri tehniski jau apmēram zini, kas un kā tev ir jāizdara, jā, bet nav tas feelings kaut kur, viņš pazūd. Sev vecbrālis raksturo kā brīva lidojuma cilvēku, kuram nepatīk strādāt citu pakļautībā. Vienojamies, ka šūpols šai sarunai līdz ar to ļoti piestāv. Dzīvē laikam viss mainās, jau dzīvo tas, kas mainās. Jāsaka ir tā, ka dzīvē viss lēma prātīgi, kaut kur pāriet kaut kādās jaunās pakāpēs, jaunās kaut kādās vīzijās, bet par tiem es pagaidām nerunāšu. Vienu iemeslu teicu vienkārši, kad, lai piepildās. Ja izdosies, tad lielīšos, bet pagaidām es nestāstīšu. Ir vēl diezgan daudz visādi plāni.